Tātad mēs ar mammīti turpinām tādu ciklu, kas tad bija Liepājā senos laikos, tad, kad manai mammai bija tikai 8 gadi, viņa tikko bija pārvākusies uz Liepāju. Nu, jāsaka, ka mammas dzimšanas gads ir 29. Tas ir diezgan cienījams vecums. Un kas tad bija vietā Liepājā? Pretīm, tagad tur ir top veikals, pretīm tam bija, es pat nezinu, padomu laikā tur bija kinoteātrs Sarkanā Bāka. Tagad tur ir kumpaļa veikals un vēl kaut kāda veikaliņa apakšā, un viss tas ir pilnīgi degradējis, bet tātad kas toreiz bija tad? Es pasacīšu par Sarkano Bāku. Man nepatīk tas vārds, bet... Tas ir padomu laika nosaukums. Padomu laikā Krievs ienāca, uzreiz Sarkanā Bāku. Viņš bija Palas. Palas, un tur ļoti greznas tas telpas bija gleznojumi. Es jau atceros no bērnības, kādi skaisti mākslas darbi gleznojumi. Tur bija daba un dzīvnieki. Tos visus likvidēja, pārkrāsoja. aizkrāsoja noteikti, vai ne? Cik es bērnībā pirmo reizi man aizved uz Liepāju pēc kinoteātrī. Tad vēl bija Palas. Skatījos filmu Zvejnieka dēls. Jā, toreiz. 39. gadā. Bet tā es vēl atceros pretī tam Palasam pāri ielai. Tur, kur tagad ir tas zaļais laukumiņš. Jā, tur tāds laukumiņš. Un tas bija arī, ka ienāca Krievs. Mēs pēdējo reizi gājam uz kino. Un to kino sauc Rojāls. Skaista karaliskais. Tādā mazliet tāds pauguriņš pacelts un viss apkārt metāla žoks. Ļoti skaisti bija. Man tētis un mamma mēs uz filmu bijām, bet kādas neatceros. Man bija tik 9 gadi. Tas arī bija tikpat skaists kinoteātris. Jā, tik liels nebija. Viņš bija, man liekas, ka viņš bija viens stāv. Ja, pusotrs stāv. Viņu sauc Rojāls. Jā. Tagad tur nav nekas to tā kā nobombardēja kara laikā. Kara laikā, jā, to viss sagrāva, un tā tas viss palika, un nekur netiek pieminēts. Laikrakstos to vietas ļoti labi atceros, ļoti skaisti tur bija. Kas tas bija pa gadu, kad tu biji tajā? Tas bija toreiz. Liekas, 40. Tas, ka ienāca padomu varu. 1940. gads pirms noteikti. Jā, kara laikā. Vēl tāda piebilde par kinoteātru Palas. Es atceros, ka es tur padomu laikā gāju, kā bērns, man šausmīgi vispār uz kino cilvēks. Man patīk kino vairāk kā teātris. Un tas bija mans mīļākais kinoteātris, jo viņš vēl kaut kādu greznību bija saglabājis. Tur bija tādas zelta apdares spoguļi. Un es skatījos tai spogulī, un kaut kādas gleznas bija palikušas. Un mammīte tad saka par to vēl tā. Lielo kino ēku, ko nosauc par Palasu. Cēlā tas bija vācu tautībnieks, vācietis par saviem līdzekļiem. Viņš nebija precēts. Viņi dzīvoja kopā tādā vienā dzīvoklī, tik katram savs dzīvoklis ar māsu. Ienāca Krievs, viņam tas viss tika atņemts, un tad viņi kaut kur leģendā žurnālā pa viņu aprakstīts kaut kādā gadā. Un viņam iedeva kaut kādu mazu dzīvoklīti Jūrmalā, kur atņēma maziņu. Krievs visu paņēma un tur visu pārkrāsoja un izplēsa. Uztaisīja Sarkanā Bāka. Jā, tā. Jo es to bērnībā redzēju, cik tur bija skaisti. Pirmo reizi atvedu uz kino, es skatījos Zvejnieku dēlu. Jā, to tu teici. Otrā stāvā, ļoti skaisti bija. Otrā stāvā bija balkons. Jā, tur ar cilvēku sēdēja, skatījās kino.